Kad tuvojas valsts svētki, es vienmēr aizdomājos, ko tie nozīmē man. Ne tikai karogu vējā, ne tikai dziesmas, kas skan radio, valsts svētki ir tas brīdis, kad mēs katri varam sev pajautāt, vai es māku svinēt ar sirdi, vai es māku apstāties, ieraudzīt, sajust un pateikties par Latviju, kas ir mana zeme, mans spēks un mana māju sajūta. Šovakar es aicinu arī tevi doties pretī sev, atvērties tam, kas tu patiesībā esi, ko tu vēlies un ko jūti. Šeit Dāmu projektā mēs mācāmies iepazīt ne tikai savu zemi, bet arī savu iekšējo pasauli, soli pa solim, patiesi un drosmīgi. Tas ir ceļš pie sevis, un es būšu tev līdzās. Šodien Dāmu projektā radošā dāma Gundaga Skudriņa. Bet patiesībā man liekas, ka ļoti maz procents cilvēku nojauš, cik svētki ir smags darbs. Kāpēc sievietēm ir vērts veidot kopienas un doties pārgājienos? Un tad šeit ir tā brīnišķīgā iespēja, kur atnākt, kur sākt kaut ko darīt ar sevi. Miega traucējumi sievietēm 40+, kā tikt galā un iegūt mierīgas naktis. Miegs ir jāpadara par prioritāti. Tātad tas nozīmē, ka arī jāmēģina izprast, kas miegu traucē. Efektīvas skaistuma procedūras. Un tur būs nevis 17 punkti, bet 417 punkti. Varat iedomāties, tā kā viņš iedarbojas, viņš ir intensīvāks, jā. Un Latvijas dāmu kulinārais mantojums. Latviets jau pats par sevi īstenībā ir gardētis un cilvēks, kuram patīk paēst un garšīgi paēst. Šovakar pie mums Dāmu projekta studijā sievietes svētki, Jurtaču svētki mūsu mīļajai Latvijai, un mūsu ciemiņš ir pasākumu producente un mentore Gundaga Skudriņa. Sveiki, Vitiņ! Sveika, Gundaga, sveika! Tu rādi svētkus citiem, un es gribēju uzreiz tev vaicāt, kā tev pašai ar svētku svinēšanu un ar to dzīves svinēšanu? Ar dzīves svinēšanu man ir labi, bet vispār tāds priekšstats ir, un mani tā bieži vien pozicionē kā ļoti tādu tikai cilvēku svētku, un tad tas, man liekas, ka rodas tāds maldīgs priekšstats, ka man visa dzīve tikai sarkanie paklāji un tikai svinības, kas daļēji tā ir apmēram 10%, viss pārējais mans laiks ir tiešām smags darbs, bet tā dzīves sajūta un izjūta gan man ir tāda ļoti priekpilna svētku, un es kaifoju par to, ka es dzīvoju, es kaifoju par to, ka katra jauna diena, ka man ir brīnišķīgi notikumi, darbi, cilvēki, ko es sastopu, redzu, pie tevis atnācu. Un es par to esmu ļoti, ļoti priecīga, un šī sajūta varbūt rezonē ar to, kad priecīgs cilvēks rada svētku sajūtu. Un tad varbūt tāpēc, jo man dažkārt tas pat kaitinoši liekas, kāds atkal svētki? Nav, bet laikam jau tā sajūta ir par to, ka man patīk, dzīvot foršu, piepildītu, priekpilnu dzīvi, un to jau mēs vēlamies iegūt arī svētkos. Mēs ar Ritu Lasmanu runājam par to, kā ir dzīvot ar tiem zīmogiem, un viņai ir tas savs zīmogs, tas seksualitātes zīmogs, tev ir tas svētku zīmogs, man šķiet brīnišķīgs zīmogs. Nav nevainas, vienkārši varbūt viņš dažkārt rada maldīgi cilvēkiem tādu priekšstatu, jo liekas, ka jau viss nāk ļoti viegli, ja? Bet patiesībā man liekas, ka ļoti maz procents cilvēku nojauš, cik svētki ir smags darbs, cevišķi tas ir kā arots, ja? Kā profesija, tas ir ārprātīgi ellīgs darbs, jo vienīgā nozare pasaulē, kas sastopas ar visām nozarēm, ir manējā. Un līdz ar to mēs nonākam vietās un notikumos, kurus pat iedomāties grūti ir, kur nu vēl realitātei piedzīvot. Un tāpēc tas nav par izklaidu, tas nav par vieglumu, tas patiesībā ir tāds ellīgs smags darbs un ļoti nervus paģērošs ļoti. Tu teici, 10% ir tas sarkanais paklājs, vispārējais ir kastes, vādi un tā tālāk. Nē, viss iespējamais. Patiesībā es ļoti daudz lasu arī lekcijas par radošumu, un es esmu noformulējis, kas ir radošums. Tas ir problēmas risinājums. Un man šķiet, ka es katru dienu to vien daru, kā risinu non-stop kaut kādas problēmas, kuras man ir jāatrisina, ņemot tālāk to radošumu un atrodot plānus B, C, jo tā mana nozare un mana tā dzīve ir tik neprognozējama. Es neko nevaru kā akmenī iecirst. Man viss mainās, jo es esmu tik ļoti atkarīgi no ārējiem apstākļiem, no viss iespējamā, un cilvēki, un tehnoloģijas, un viss iespējams, un tev visu laiku kaut kas mainās, un tev ir jāmāk pielāgoties, jāmāk atrast tie risinājumi, un respektīvi līdz ar to tas ir tāds ļoti
saku, nervos patiesībā darbs un visi tie mani kolēģi, kas ar manīm arī strādā, mēs dzīvojam tādā, adrenalīna līmenī 24/7, un mums, diemžēl, nav tā, ka aizēja mājās, un tad darbiņš beidzās, un tad nāc no jauna. Mēs tā kā dzīvojam. Tā kā, principā, man jāsaka, ka mans darbs ir mans tā kā dzīvesveids, dzīves stils, un tas kaut kā arī automātiski pārnesas personīgā dzīvē arī. Vai par laimi, vai diemžēl, nezinu. Tad sanāk arī tas radošums ir tavs dzīvesveids, jo, ja es domāju par tādiem zīmogiem, tad tas viens no zīmogiem, vismaz taviem pasākumiem, tie ir ļoti oriģināli, neparasti, ļoti radoši. Un tad radoši risinājumi, kur tu smilies to radošumu? Tas tāds ļoti bieži jautājums, ko man jautā, bet patiesībā man nav laikam viennozīmīgi vienas atbildes. Es vienkārši strādāju, tas nozīmē apsēsties, domāt, īstenot, eksperimentēt, vēlreiz eksperimentēt. Un to es nedaru vienu, to es daru, protams, ar komandu. Un tur tas radošums atnāk. Un tā bieži vien ir bezizēja, jo jāatrisina lietas vai finanses trūkums, tas Latvijas mazais ekonomiskais mērogs. Un tas viss ir no tā, ka tev vienkārši tu esi spiests vienmēr no nekā radīt tos wow. Un ko darīt? Jāsauc tālāk tas radošums. Un viņš man lieliski palīdz arī līdz ar to personīgi un mājas dzīvē un bērnu audzināšanā un visādi citādi. Es esmu pateicīga, ka tas ir tā dots un nevarētu teikt, ka tas ir ļoti viegli, bet katrā ziņā ļoti forši. Bet tas, ko es dzirdu, radošums kā darbības vārds. Jā, precīzi. Tu esi savā profesijā ļoti sen. Mēs skaitījām apmēram 30 gadus. Es sāku strādāt rādio, tu sāki savā pasākuma jomā strādāt, un Skudras metropola ir savā ziņā tavs tāds mūža darbs. Ko tas no tevis prasīs ir? Kad tu saki mūža darbs? Bet mūža darbs, cik tie ir gadi? Bet tie ir. Tie ir, un zin kā jāpadomā, bet tie būs kā 30 gadi arodā. Es sāku kā tautas nama vadītāji laukos, un tagad jau kā pasākuma producents, tie ārprātīgi daudz gadi. Es nekad par to neesmu par mūža domājis. darbu. Par mūža darbu es neesmu domājis, jo man laikam ir tā laimējies vai sanāca, ka man arī ļoti daudz ir tādi projekti, un redz, tie projekti mēdz būt dažādi, un arī tās taciņas man ir dažādas, un ceļi dažādi. Un man nekad nav bijis šeit, ka es daru kaut ko vienu. Zanda Škeltone ap sevi pulcējusi vairāk nekā 200 Latvijas dāmu. Mazu uzņēmēju, radošu sieviešu, kas sevi sauc par staigulēm. Mēs tiekamies šodien un dodamies kā allažiņi, dodamies kaut kur dabā. Un cik forši, ka jūs esat atkal atnākuši, un tā mēs te vienkārši darbojamies. Nav būtiski tie 10 000 soļi, 10 000 vārdu, kas mums katrai jāiztērē dienā. Tad te var to visu izdarīt. Staigulas kā staigulas ir jau kādus gadus 6, un par cik pārsvarā staigulas ir mazo biznesu īpašnieces, radoši cilvēki. Tad arī savā starpā mēs atrodam vienu otrai atbalstu savās profesionālajās darbībās un tā. Nu jā, kas tad vēl ir staigulas? Staigulas var būt tāda vieta vai šī komūna var būt tāda vieta arī tad, ja tu nekad neesi gājusi. Jo sieviete jau nav tikai māte vai tikai darbiniece, sieva. Viņa ir arī viņa pati. Un tas, kā viņa veido to vidi ap sevi, ir ļoti, ļoti atkarīgs no tā, kā viņa iekšēji jūtās. Bet mūsu kultūrā vēl ar vienu tomēr tas nav pieņemts. Ārkārtīgi daudz par to runāt. Un ļoti daudz cilvēku un ļoti daudz sievietes vēl ar vienu dzīvo tādā, kaut kādā neskaidrā režīmā, man laikam jāsaka tā. Un tad šeit ir tā brīnišķīgā iespēja, kur atnākt, kur sākt kaut ko darīt ar sevi. Piemēram, mums ir tādas svētās ceturtdienas, kas nemaksā neko, kā tikai visdārgāko. Tas ir to, kā ierakstīt savā kalendārā, ka no 10 līdz 1 es esmu dabā. Svētās ceturtdienas ir kā mirklis sev, lai ieelpotu svaigu gaisu, ašā solī izstaigātos un satiktos ar sev līdzīgām. Bet pats svarīgākais, lai mums būtu interesanti kopā. Un tad, kad mēs jau esam tā izstaigājuši visādas Latvijas āras, mēs arī aizdodamies piedzīvojumus mazliet tālāk. Sākam tepat arī ar Lietuvu un Igauniju, bet braucam arī vēl tālāk. Un tie piedzīvojumi arī ir dažādi. Tie var būt mazliet plezīriski, bet viņi var būt arī jau ar teltīm un ar mugursomām, vairāku dienu piedzīvojumi.
Lai patiesībā varētu iepazīt labāk sevi un atklāt kaut kādus resursus un savus paslēptos iekšējos resursus un dzīvot kvalitatīvāku dzīvi. Dāmas šeit ir savos brieduma gados, kas varbūt pirmo reizi tā pa īstam nakšņo teltīs un dodas ar smagām mugursomām 100 kilometru. Vai tā var? Jā, ja ir zināšanas un savstarpējs atbalsts. Man likās, kā būs braukt ar pilnīgi nepazīstamiem cilvēkiem, 10 sievietes, vai cik mēs bijām ārprāts, šausmas, bet kaut kā ļoti gribējās. Un tad es aizbraucu, un tas bija viens no brīnišķīgākajiem pārgājienu ceļojumiem, kādā es vispār jebkad esmu bijusi. Ar to atmosfēru, kur Zanda ap sevi rada, kā viņa māk iedvesmot cilvēkus, kā viņi atverās, cik viņi ir radoši, cik viņi ir patiesi tajā brīdī. Un tā bija viena no retajām reizēm, kad esot jaunā sieviešu kompānijā. Es nezinu, vai tā drīkst teikt, bet man neviena nekritinēja. Latvijas lielākajai sieviešu pārgājienu kopienai var pievienoties ikviena no mums. Tur tu noteikti satiksi jaunas paziņas un iespēju būt tādā īstā dāmu ceļā. Dabā ir tā vieta, kur tevi pieņem visādu, kāda tu esi un kā tu jūties. Viņa neizvēlējas, viņa vienkārši pieņem, un tas ļoti iedod tādu brīvību. Šie ceļojumi ir par kaut ko vairāk. Tas ir arī dāmu ceļš savai mīļajai Latvijai. Latvija ir cilvēki. Tie esam tie mēs, kas mēs šeit dzīvojam. Un tie esam mēs spēks arī. Un tas viss, kas mēs te turam, to visu kopā. Bet mums arī jāsaprot, kas tas ir par dārgumu, ko mēs turam rokās. Bet mums jākļūst ir vienkārši daudz atbildīgākiem. Jāuzņems vairāk atbildības un mazāk jāgaida, ka kāds cits mums kaut ko dos. Turpmāk raidījumā izmēģināsim jaunākās ultraskaņas tehnoloģijas ādas atjaunošanā un tonizēšanā. Un tad jūs man pateiksiet, kā tad ir, ko jūs jūtat. Kā rast risinājumu bezmiegam. Miegs ir jāpadara par prioritāti. Tātad jāmēģina izprast, kas miegu traucē. Un ko mums nozīmē Latvijas kulinārais mantojums. Latviets jau pats par sevi īstenībā ir gardētis un cilvēks, kuram patīk paēst un garšīgi paēst. Cik nozīmīga loma sievietes dzīvē ir darbam. Jo vienkārši darīšanas pēc nevajag. Ja? Vajag darīt tā, ja tam ir rezultāti. Gunek, tu esi viena no godalgotākajām pasākumu producentēm Latvijā. Tu esi skaitījusi, cik tev to diplomu, vimpeļu un visu pārēju. Bet vajadzētu. Ritiņ tas jautājums vietā. Es savējiem saku, bāc, kad mums būs laiks saskaitīt. To, ko es zinu, kad pēdējos kādus 5 gadus mums ir kādas 80 balvas. 5 gadus 80, un tās visas ir godalgotas. Ir Grand Prix pasaules, ir zelta kannās. Mums ir 3 reizes bijis zelts. Mums ir neskaitām pasaules konkursu, sudrabi, zelti, bronzes, un tas ir abrīnojami. Tas godvārds ir abrīnojami nevis tāpēc, ka par sevi, bet tāpēc, ka tajā Latvijas mazajā mini mērogā mēs varam stāvēt blakus pēc tam skatus. Turpat pagājuši gadu stāvēja uz vienas skatuves arī Kannā, šogad arī martā ar olimpiādas radītājiem, lielās olimpiādas, un tur bija tikai vīrieši pārsvarā, un es tā skatos, wow, ko es te daru? un sēžam Brieda Pitta krēslā, un tad kāpjam skatus, un tāds, wow, ir. Un tā, ka rāda to Latvijas karogu, es tagad nevaru runāt, jo man vienmēr asaras. Un tad tiešām ir tas kamols kaklā. Un kad tu redzi to Latvijas karogu, un kad tu saproti, ka tu spēj, un tur ir miljonos budžeti, miljonos. Un katru reizi, kad tu aizstāvi tos darbus, jo mēs tā kā skolniekiem uz eksāmeni, mums tur reāli jāpierāda rezultāti darbiem, un jāizstāv. Mums ir 2 minūtes, un tajās 2 minūtēs mums ir viss jāpastāsta. Un tas ir baigais stress, baigais adrenalīns un treniņš. Un tā, ka tev izdodas, un tu saproti, ka mēs esam līdzvērtīgi vai pat dažkārt labāki tur inovācijās vai radošumā. Tikai naudas maza, ekonomika maza, ja? Bet viss pārējais, mums ir lieliski speciālisti Latvijā dažādās nozarēs un arodos. Un tas ir tāds lepnums, un
tas rītīgi pacēl pašapziņu. Gundek, tu pārstāv tajā brīdī Latviju, tu esi Latvija tajā brīdī. Tas ir stāsts par ar komandu, jā, tas ir stāsts par tādu patriotismu. Ir, un laikam jau arī, jo vairāk es te pasaulē dodos, vai strādāju, vai nonāku, vai uz tām skatuvēm uzkāpju, jo lielāka patriotismu deva manī rodās 100 punkti, un tur parādās arī ne tikai tas lepnums vien, bet tur ir arī baigi liela atbildības sajūta parādās, un tad tev gribas ļoti darīt, radīt, strādāt jēgpilni, un laikam tas ir tas, ko es pirmo pasaulē iemācījos, vienmēr atbildēt uz jautājumu zīmi, kāpēc, jo sākumā es braucu un nebija manī ne tādas prasmes, ne tādas sajūtas. Šobrīd es jebkuru darbu, ko daru, es gribu atbildēt uz to jautājumu zīmi, kāpēc es to daru, kāda no tā ir jēga, jo vienkārši darīšanas pēc nevajag, jā, vajag darīt tā, ja tam ir rezultāti. Es vienmēr saku to, ka vienīgā lieta pasaulē, kas nemainās, tā, ka viss mainās, ļoti mainās, un tev katru gadu ir viss citādāk, jo es pat arī savos projektos nevaru atkārtot neko no iepriekšējā gada. Cilvēks mainās, notikumi mainās, apstākļi mainās, politika mainās, ekonomika mainās, tad kāpēc, lai es radītu kaut ko, kas jau bija? Tu minēji par to dzīvošanu pārmaiņās, un arī mūsu raidījums savukārt ir veltīts tai sievietes pārmaiņām, tā, ko mēs piedzīvojam tajā viduspārējā. Jā. Kas ir tās pārmaiņas, ko tu sevī novēroji? Būtībā es dzīvoju ritim tik dinamisku un tik spraigu dzīvi, ka man neatliek laika tā kā domāt. Un tas ir gan labi, gan netik labi, jo dažkārt cilvēkam vajadzētu vairāk padomāt, nekā rīkoties dažkārt otrādāk. Ka tas ir kā kuram, protams, man droši vien vajadzētu vairāk padomāt, bet man nesanāk tam laika, un tāpēc es varbūt savā ziņā sevi kaut kā saudzēju, jo tā kā es nedomāju, man nav laika tam, tad es arī par to necepjos. Bet es saprotu, ka dzīve rit uz priekšu, man ļoti patīk katrā vecuma posmā, es jūtos savādāk un brīnišķīgi, un man visu laiku liekas, ka jo vairāk man gadi, es jūtos labāk. Es nezinu, man arī bērni un jaunieci saka, mam, kā tā var būt? Es saku, es meitenēm saku, zinat kā, kad es biju jūsu vecumā, es tik ļoti arī piedomāju, tur kaut kādas izskats, tur ēdienreizes, es nezinu, kaut ko varbūt ēdu, nēdu, jūs esat tāda liela karumniece un visu vadēju. Un es saku, jā, man ir vairāk gadi, jo es mazāk par to domāju, nevis otrādāk. Es saprotu, man sieviete tev nav 18, tev ir 50, cik man ir jāpadomā? 51? Laikam 51, jā, man jāpadomā 51, tātad, priekš 51, tu esi pietiekami enerģiski, pietiekami smaidīgi, tātad acīm redzot, acis mirdz, viss ir labi, jo tad tā nebūtu. Un, gravitācija ir, zemes pievilkšanās spēks ir, krūncīs parādās, mati jākrāso, jā, un kāpēc ne? Sandijai ir 46 gadi. Tas ir laiks, kad gravitācijas spēks sāk kļūt jau nepielūdzams. Konsultācijā pie dermatologa noskaidrosim, kādas jaunākās metodes ir pieejamas un kas jāņem vērā, izvēloties procedūras. Diezgan ilgu laiku es nemanīju nekādas īsti tādas novecošanās pazīmes, bet tagad jau ir tāds brītiņš, kad es sāku skatīties spogulī, un it īpaši no rītiem, un man īpaši patīk tas, ko es redzu, jo vairāk uztraucoties tieši par sejas ovālu. Tā kā viņš ir noslīdējis, vai ne? Man tāda sajūta, ka jā. Tas sejas ovāls nav tik izteikts. Man arī bija svara izmaiņas, bet ne tik straujas, un līdz ar to es laikam ir pienācis tas brīdis. Jā. Aparāta tehnoloģijas noteikti konkurē ar biorevitalizantiem, ja? Un it īpaši ļoti labi der tiem cilvēkiem, kuriem bail no adatām. Ja? Jo tā ir neinvazīva procedūra, ja? Un faktiski nepastāv rehabilitācijas periods. Ja? Tā kā uztaisam procedūru un dzīvojam tālāk. Pēc kāda principa darbojās šis aparāts? Ultraformer MPT, tur pamatā ir fokusēta ultraskaņa. Un tādā veidā mēs stimulējam tas īpašas šūnas, kas stimulē, kas saražo to kolagēnu un elastīnu. Un tas kolagēns un elastīns savukārt mums arī dod to liftingu, to ādas tvirtumu. Tātad, ja es pareizi saprotu, ir jāsasniedz kaut kāds dziļāks slānis, lai tie procesi sāktu atkal aktīvāk darboties. Tieši tā, un pielietojot ultraformer aparātu, mēs sasniedzam to tā saucamo slāni, kas ir karkas mūsu muskuļiem, mūsu mikstajiem audiem. Tas ir karkas. Jūsu gadījumā mēs strādāsim vaigu zonā un zoda rajona, kur tā pazoda. Ja? Un šeit mēs redzam, ka jums ir noslīdējuši tie audi, vai ne? Ir tā saucamā ptoze. Un tādā veidā, ko mēs gribam panākt?
mēs gribam piepacelt tos audus, mēs gribam panākt liftinga efektu. Pēc 40 āda pakāpeniski mainās. Tā kļūst plānāka, zaudē tvirtumu un elastību. Mūsdienās šo procesu iespējams mazināt ar saudzīgām, neinvazīvām, bet tomēr efektīvām metodēm. Viena no tām – Ultraformer MPT procedūra, kas izmanto fokusētus ultraskaņas impulsus. Runājot par dziļumu, 4,5 mm, mēs sākam ar dziļākajiem slāņiem un tad ejam seklāk. Ja? Un, protams, mēs jau varam regulēt ne tikai dziļumu, bet arī jaudu. Un tad jūsu gadījumā, mēs mēģināsim tā kārtīgāk pastrādāt, ja? Bet ja kas jūs sakiet, jo es jau vienmēr varu pieregulēt to jaudu, ja sāp, tad tiešām sakiet, ja? Tā. Labi, un tagad pamēģināsim. Un tad jūs man pateiksiet, kā tad ir, ko jūs jūtat. Tā, 1, 2, 3, nebaidamies. Ultraformer MPT ir neinvazīva procedūra, kas izmanto augstas intensitātes fokusētu ultraskaņu, lai nostiprinātu un tonizētu ādu, samazinātu grumbiņus un uzlabotu ādas tekstūru. Un sasniedzot mērķa audus, tur veidojās tā saucamie koagulācijas punkti, ja, kur notiek tā siltuma iedarbība. Ja. Un šeit mums ir 17 punkti. MP režīmam, tas ir tāds bonusiņš tam jaunākajam modelim. Tur tie punkti atrodas tuvāk viens otram, ja, un tur būs nevis 17 punkti, bet 417 punkti. Varat iedomāties, tā kā viņš iedarbojas, viņš ir intensīvāks, jā. Kā tas darbojas? Procedūra ir efektīva, jo darbojas dziļi zem ādas virsmas, stimulējot kolagēna ražošanu un veicinot ādas atjaunošanos. Tagad būs tās MP režīms, ja? Un tad atceramies, ja? Tādā veidā mēs varam tikai kompaktizēt tauku šūnas, ja? Lai tā āda ir blīvāka un tvirtāka. Dāmai jau 40 plus tā seja ir faktiski viens no tādiem galvenajiem. Es teiktu seja, kakls, dekoltē un plaukstas. Kādi ir rezultāti? Jau pēc pirmās sesijas tie turpina uzlaboties nākamo 3 līdz 5 mēnešu laikā. Šī procedūra neprasa atveseļošanās laiku un piemērota gan sejai, gan noteiktām ķermeņa zonām. Ko es jūs apsveicu ar jūsu pirmo ultraformer aparātu procedūru, ja? Kā jūs jūtaties? Īstenībā ļoti labi. Man tāda sajūta, ka kaut kas tiešām tika tāds kārtīgs darīts, jo es tā kā jūtu, ka tiek darīts. Ka kaut kas notiek, vai ne? Notiek, jā. Tā, un tagad paskatīsimies kopā. Tātad, rekur, šeit mēs redzam tos izlietotus impulsus, ja? Kā mēs runājām? Mēs runājam aptuveni par 700 impulsiem, mums ir 714 impulsi, ja? Īstenībā sejas apakšējai trešdaļai plus mīnus tā arī sanāk, ja? Bet ņemsim vērā, ka mēs strādājam gan ar standarta režīmu, gan ar to MP režīmu, ja? Un tātad runājot par tiem kartridžiem, mums bija gan 4,5 uzgalīts, gan 3 milimetrīgais, gan arī 2 milimetrīgais, ja? Un papildus mēs arī apstrādājam acu zonu. Ja, tas arī papildus impulsi, plus mīnus 50 impulsi. Tas sanāk tā tāda investīcija uz gadu vismaz. Jā. Tad būtu vēlams atkārtot reizi gadā. Reizi gadā. Ja mēs runājam par sejas ādu, tad reizi gadā. Ja, ķermenim var arī biežāk, pēc 3-6 mēnešiem. Jāskatās pēc vajadzības. Jā, paldies, doktor. Tas bija tik ļoti interesants process. Es tiešām gaidīšu brīnumu. Par estētiskās medicīnas un jaunākajiem dermatoloģiskajiem risinājumiem interesējies klīnikā Adenta. Bet, lai būtu resursā, tāda sevis savākšanas, tāda rutīna tev ir, tu pamosties, un arī tev zini, ka tev ir 4, kā šodien 4 tikšanās. Es zinu, ko tu jautā, bet es esmu tāda netipiska sieviete, ja man ļoti nepatīk iet uz saloniem, man vispār nepatīk tērēt laiku. Es saņemos, jo jāiet pie manikīras, jāiet pie frizieres, sirmiem mati jākrāso, tur varbūt kaut kādas procedūras, kosmetologs, kurš man tur ik pa mēnesi saka, Gundagā, tu baigi sen neesi bijusi. Un es arī saprotu, ka vajag vairāk. Bet man negribas tam tērēt laiku. Man liekas, ka ir tik daudz interesanti. Un tai pašā laikā tas mans otrs dvinis saka, Gundaga, tu tā kā esi tāda fašionista, tev patīk pucēties, tev patīk izskatīties priekš sevis labi, priekš sevis. Man vajag tik
cik es pati uz sevi raugoties varu pateikt, ir ok, vai ir forši, vai ir iedvesmojoši. Man nevajag, lai man to saka citi, jo es to daru priekš sevis, jo citiem tak nav iespējams izdabāt. Jo kā, cik cilvēki, tik viedokļi, kāpēc man jāizdabā citu viedoklim? Es eju tā, lai man patīk, mainieki to zina, viņiem dažkārt arī acis ieplišās, ko tā sieviete vai mamma ir izdarījusi. Bet es viņiem saku, es tās priecīga, priecājies, es ar tevi eju visu vienā priekā, nevis otrādāk. Es vienmēr esmu priecājusies par taviem tērpiem. Vai kaut kas mainījās tajā 50 plus vecumā, kuru tu minēji, attiecībā uz to pašu tērpu izvēli vai uz to stilu? Jā un nē. Es arī saprotu, protams, ka es neskrienu vairs miņikos, kuros gāju 18, bet šogad piefiksēju vēl kaut kādas 2-3 nedēļas apkārt. Gāju pie skolniekiem, jārauga bildes. Es esmu tomēr uzvilkusi tādus īstus brunčus, nezinu, automātiski vai kā. Kājas ir ok, tur var atļauties. Tā nav tāda ikdienas norma, kurā man vajadzētu iet. Tad, kad es iešu uz operas, noteikti būšu skaistā klasiskā kostīmā vai kleitā. Ja es kāpšu skatus, es būšu kleitā. Es godāju un cienu vietas, kur es dodos, raugos, lai tas ir atbilstoši tam. Un zini, es biju Latvijas televīzijā pirms ļoti daudz gadiem, es neatceros, ka man bija 20, 30 gadus apkārt. Mēs tur beidzām televīzijas skolu, un tur bija tāds nosacījums, kā mums teica, kā vajadzēs televīzijā ģērbties, ja tu gribi vispār strādāt tur, un kas viss būs jādara, es tā noklausies, ok, es esmu tāda ļoti atbildīga patiesībā un tāda paklausīga, bet es teicu tā, nevienu vīriešu, nevienu darba dēļ es savu stilu nemainīšu, tāpēc, ka tā nebūšu es. Es to teicu 20 gados un saku to 50 gados, jo kāda jēga, ja tā neesmu es? Tad kam no tā ir jēga? Es būšu tāda, kā es esmu, un zinu, kas ir. Man pēc tam ir bijuši kādi 10 televīzijas raidījumi, ko es esmu vadījusi, piedalījusies, un nevis tāpēc, ka es pareizi vai atbilstoši arī tur etiķetē ģērbos vai ievēroju kaut kādus kanonus, kā jābūt, bet tāpēc, ka tā biju es. Un tāda es esmu palikusi, un tā es arī daru. Vienkārši ar cieņu pret to, kur es nonāku un kas tas ir par notikumu. Atbildēt uz jautājumu, kāpēc, vai ne? Jā. Gunnar, viens no jautājumiem, kuru mēs apspriežam šeit ar dāmām, un kas izskan arī runājot ar mūsu skatītājām, ir veselības jautājums, kas ļoti, ļoti aktualizējas ap to 50 gadu vecumu. Menopauze. Tu māji ar galvu. Tās ir šobrīd trendā. Tas ir trendā. Es domāju, kur tik ātri aizgāja tas trends ārprāts pa visām šitām menopauzēm. Perimenopauze. Tas tagad ir grāmatas un raidījumi, katrs mēdījis to paņem un maleči, ka dara. Nē, vispār forši maleči, jo nav jau tās informācijas, vismaz nebija, vai ne? Un kur tā sieviete viņu guva un kā mēs ar draudzenēm satiekamies, arī tad sākās pirmais. Kādreiz tu runāji par brūgāniem, tad tu runāji par bērniem, tad tu runāji par karjeru. Tagad iet vaļā menopauze. Kādas, kurai vainas, cik karstuma viļņi un viss šitais te, jā. Un, protams, ka tas ir neizbēgami. Tas no vienas puses ir labi, ka par to sabiedrību runā, bet man liekas, ka tur ir jāpatur vērā tas, ka tas tomēr ir intīms process, ir kaut kāda robeža, līdz kurai varbūt vajag iet un ko varbūt nevajag publiski iztirzāt. Tas, ka tas ir dabīgs process, ir ļoti labi pieņemoši un forši ir zināt kaut kādu informāciju, kur tev palīdz, bet neiet jau tālāk kā zem jostas vietas, jo tad atkal tā ir, es saku, mums ļoti bieži ar visu kaut ko tā ir visiem. No viena grāvja otrā, grūti noturēt to labo vidusceļu. Un tā ir arī to vecumu posmu, ar cieņu pret tiem dabīgajiem procesiem, kas notiek ar mums, kurus ir vērts zināt apkārtējiem, bet ne tālāk kā zem jostas vietas. Kad pienāk nakts, ķermenis prasās pēc miera. Bet ne visām tas nāk tik vienkārši. Sievietēm pēc 40 biežāk nekā jebkad agrāk ir traucēts miegs. Bieža mūšanās pa nakti, grūtības iemigt atkal, nepietiekama atpūta, kas ievelks nākamajā dienā. Lidijai ir pāri 40, un jau labu laiku viņa saskars ar grūtībām iemigt. Šķiet, izmēģināts ir viss. Tiešām izmēģināts ir viss. Un garas vakara pastaigas, man ir mežs blakus un pastaigas ar suni. Visādi zāļu tējas, meditācijas, nomierinoša mūzika. Es sen jau neskatos nekādus seriālus vakaros, tikai lasu grāmatas. Pēc iespējas mierīgas aktivitātes, man ir blackout aizskari, man ir ausu aizbāžņi, es pat norganizēju sev atsevišķu guļamu vietu sava kabineta, jo man tiešām ir ļoti jūtīgs miegs, un kad vīrs, teiksim, krāts vai ilgi tur neguļ, tad es vienkārši eju savā kabinetā gulēt.
faktiski negulēt, bet negulēt īstenībā. Šķiet, risinājums ir miega zāles, bet tās rada arī atkarību risku. Kā sakārtot savu miega režīmu un ar ko saistīti tipiskākie miega traucējumi? Jautājām miega ārstei Martai Celmiņai. Pirmais, ko es vienmēr saku, miegs ir jāpadara par prioritāti. Tas nozīmē, ka arī jāmēģina izprast, kas miegu traucē. Noteikti jāpārskata savus režīmus. Jo, būsim godīgi, mūsdienu skrienošā pasaule, stress, trauksme, skrienošās domas, nekad nepietiek laika, miegs tiek atstāts otrajā pusītē. To ir darījuši, es domāju, lielākā daļa cilvēku, arī es, un es arī saprotu, ka tikai strādājot ar saviem paradumiem var uzlabot miegu. Un tie nav nekādi maģiski ieteikumi, tas ir, teiksim, nedzert kofīnu pēc 12 vai 1, ja tev ir grūti iemigt, negulēt diendusas, ja ir grūti iemigt, ja tev nav grūti iemigt, diendusas ir ok. Tas ir izveidot patīkamu jauku vidi vakarā, kurā iet gulēt un gultu. Guļamistaba atstāt tikai miegam un seksam, tā nav, guļamistaba nav noliktava, guļamistaba nav darbistaba, gulta nav vieta, kur, teiksim, maksāt rēķinus. Un viens no svarīgākajiem ieteikumiem pirms miega nomierināties. Tātad uzlikt bezmaz vai modinātāju telefonā, un tad, kad noskan modinātais, teiksim, 8:30, tad likt visu prom, to, kas uztrauc, un darīt kaut ko tādu, kas palīdz nomierināties. Diezgan vienkārši tādi ieteikumi, vai ne? Bet lielākoties cilvēki to neizprot, un tad, kad viņiem to vienkāršot pastāst, viņi saka, es nemaz neiedomājos. Lidija ir arī pamanījusi, ka miega kvalitāti ietekmē gan uzturs, gan tase pārāk vēlas kafijas. Neizgulētā nakts nākamajā dienā izraisa pastiprinātu nogurumu un tieksmi pēc saldumiem. Es ievēroju tādu likumsakarību, kad es esmu neizgulējusies, un tā ir gandrīz katru dienu, man šausmīgi velk uz saldumiem. Es vienkārši no rīta, es vienkārši nevaru atturēties, un es ēdu šausmīgi daudz cukura. Un es saprotu, ka tas nav veselīgi, bet kafija, cukurs, jā. Miega traucējumi bieži saistīti ar hormonālajām pārmaiņām perimenopauzē. Sievietēm menopauzē 3-kāršojas obstīvas miega apnojas risks. 3-kāršojas. Un apmēram 25% sieviešu pēc 49 gadu vecuma ir vidēji smaga vai smaga obstīva miega apnoja, kas ir ļoti, ļoti, ļoti nopietni. Tātad tas nozīmē, ka šie cilvēki smog. Krākšana nav tikai troksnis, tā ir smagas slimības pazīme. Un tam ir milzīga ietekme uz dzīves kvalitāti, jo cilvēks var justies neizgulējies, viņš sāk dzert varbūt kaut kādus stimulantus vai kofeīnu daudz lietot, tad vakarā nespēja nomierināties. Tad varbūt iedzer alkoholu, kurš palīdz nomierināt, bet vēl vairāk pasliktina miegu un vēl vairāk pasliktina obstīvu miegu apnoju. Es esmu izmēģinājusi vairākus līdzekļus un ievēroju, ka, ja sastāvā ir melatonīns, tad tas strādā. Un jo vairāk melatonīna, jo labāk. Un skatos, ka šeit ir gandrīz 2 mg, kas ir ļoti laba deva. Jā, un balderjānu ekstrakts, es arī zinu, ka ir strādā, jo man ir balderjānu tēja, ko es regulāri dzeru. Apiņu ekstrakts, jā, un pasifloras ekstrakts. Jā, izskatās, ka ļoti labs sastāvs. 1 kapsula, 1 reiz dienu, 20 minūtes pirms gulētiešanas. Kad diena tuvojas noslēgumam, svarīgākais ir ļaut ķermenim un prātam nomierināties. Dabīgs palīgs tam var būt Good Sleep Spray. Latvijā ražots melatonīna sprejs ar pasifloras ekstraktu. Melatonīns palīdz saīsināt iemigšanas laiku un atjaunot izjauktu diennakts ritmu, bet pasiflora sniedz mieru un līdzsvaru. Kas ir forši, kad ir sprejs un melatonīns gandrīz 2 mg. Ļoti labi vienā putienā. Vienkārši izsmidzina zem mēles 20 minūtes pirms gulētiešanas un ļauj sev ieiet mierīgā nakts ritmā. Turpmāk raidījumā Gundaga Skudriņa par dzīvi, darbu un svētkiem Latvijai. Nevajag pielietot tā svētku recepti kā tādu obligātu pienākumu. Tad tas nestrādās. Un ko mums nozīmē Latvijas kulinārais mantojums? Kā ir kliņģeri recepti izsapņojās un sāļā viena no manējās. Sāļā manējā, saldēja tavējā. Viss ļoti loģiski vienkārši saliekās.
Es gribēju atgriezties pie tās tavas pamattēmas, kas ir svētku svinēšana, un mēs sievietes nerad esam tās, kas esam tās svētku uzbūrēs mājās. Nu, labi, viens ir tas klātais galds, un tad ir visi tur cepeši un kūkas un tā tālāk. Kas ir tas, ko es vēl varu darīt, lai tie svētki būtu brīnišķīgi manai ģimenei, lai cik liela vai maza tā būtu, kaut vai es varbūt viena svinu tos svētkus? Es domāju, ka būt pašai un mierīgai, un tas nav viegli, jo tas pressings un viss ir no tāda apkārtējiem, no tā, ka kaut kam ir jābūt, ka nāk kaut kādi svētki, bet es vienmēr saku, neuztveriet tos svētkus kā apgrūtinājumu, un arī nav tā, ka viņi piezvana pie durvīm, tu atver durvis un lūdzu tev paplāt svētki. Tā nenotiek. Svētki rodas no vides, no dzirkstes, no cilvēka, un nekad nebūs nekur viena recepte. Es to katru reizi stāstu, jo kas vienam patiks, otram nepatiks, kas vienai ģimenei derēs, otrai nederēs, bet tas, kas ir svarīgi, ļauties tam procesam normāli, mierpilni. Ja vienam vajag noklātu cepišiem galdu, lūdzu, dari tā. Manā mājā ar tā ir. Mums tās ir tradīcijas. Mēs tur dalām, mums tas patīk. Mums tas ņigu iet tur bērni jau tagad nevar sagaidīt Ziemassvētkus. Vienkārši nevar, jo viss tas iet uz urrā. Mums tā patīk. Citam tieši tas rada ļoti lielu trauksmi. Un tad nevajag izcep vienu piparkūku, izēj pastaigā, aizēj kaut kādu koncertu, dabūn to svētku sajūtu caur to. Kāds satiek mīļoto cilvēku un vispār dzer tēju un iekur to kamīnu, piemēram, ja, un tu esi laimīgs. Nevajag pielietot tā svētku recepts kā tādu obligātu pienākumu. Tad tas nestrādās. Man liekas, tu ieraugi to pienākumu sarakstu, un tu vienkārši nolaid rokas. Ja tev liekas, es to visu nevaru paspēt izdarīt. Un otra lieta, kas sievietes savā ziņā pat grēko un pašas sev dara pāri, uzņemās tās ārprātīgās rūpes vienas pašas. Es deliģēju vienkārši. Deliģēju ļoti daudz lietas, deliģēju. Treškārt, pat ja jums nāk viesi, sadalat tos pienākums, vai ja arī viņi atnāk, dodiet viņiem to rīcības brīvību. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka jau katrs vairāk iesaistītais kaut ko dara, viņš nekritizē. Cilvēki sevi nekritizē. Viņi kritizē, viņi teiks, cik briesmīgs kas ir tas, vai kaut kas šitas nav. Ja tu viņus iesaisti procesā, visiem viss patīk. Tikai sākumā to ir ļoti grūti, jo arī vīriešus iesaistīt un kaut kā. Bet tad, kad tu viņam ļauj, otrkārt, tu viņam uzticies un ļauj darīt, ja? Tad ir brīnišķīgs rezultāts un viss beigās ir priecīgi. Un vēl trešā lieta, ko es arī saku, nav runa par to jaudu vai lielumu svētkos, bet par attieksmi pašam pret sevi. Respektīvi, ja es katru dienu tur eju, varbūt tik ļoti nesapucējusies vai es nezinu, treniņu biksēs mājā vai kaut kādā tēkraklā, tie svētki gluži neraisīs to sajūtu tieši tāpat, kā tu to dari 6 dienas nedēļā, un tagad 7. pēkšņi tā būs svētku sajūta. Nē, tu kaut ko tā lietas labā izdari, vai tu to māju satīri, vai tu ieliec ziedus vāzē, vai tu sapucējies, ko es vienmēr saku, tomēr uzvelc to kleitu un piespraud kaut ko vai uzliec, 18. novembrī mēs pieliekam tās zīmītes, un mums rodās tā patriotiskā nots lielāk. Uzklājam baltsarkanas galdus, vai uzliekam ziedus, vai izcepam tur kaut kādus speciālos desertus pagatavojam ar tām krāsām, un tev nāk tā sajūta pati, un kur vēl mūziku uzliec, tas ir vienkārši kā bingo, viņš nostrādās. Tur šī svētku sajūta atnāk, un nevajag būt varonei un pateikt, ka es tagad visu, un pēc tam pienāk svētku, un ak, Dievs, kādas šausmas. Nē, svētki nav šausmas. Tā ir attieksme, tā ir cieņa pašiem pret sevi un pret to notikumu. Paldies tev par to padomu, par to pienākumu deleģēšanu. Brīnišķīgi. Klausies, plācmaizi izcepsim? Jā, tā visgaršīgākā. Un ko tev vēl kārojas? Mēs varētu pagatavot kompotu, vai ne? Jā. Bet, Tomi, tu taču man solīji iemācīt izcept mākoņmaizi. Bet, protams. Dāmas, šeit būs viss jūsu receptēm vajadzīgais cukurs. Jelgavas cukurs atmodina bērnības garšu. Svētku nedēļā devāmies ciemos uz mīlīgo Pārdaugavas konditoriju Kairi kafē. Šeit jau 10. gadu saimnieko Maija Kaire ar vīru Jāni. Abus vieno mīlestība pret ēdienu un mazajā, bet populārajā kafejnīcā savus svētku kliņģerus pasūta daudz rīdzinieki. Mēs esam Jānis un Maija Kairi. Tas ir mūsu uzvārds, un attiecīgi tad mēs ar šo uzvārdu arī ejam, kā saka, tautās. Šovakar Latvijai par godu top izcilā un greznā Pavlovs kūka. Manuprāt, svētki asociējās ar kaut ko tādu garšīgu, vieglu un tematisku.
jo mēs Paulovās šodien izmantosim dzērvenes un varbūt nedaudz tradicionālāk, bet netradicionālāk mēs izmantosim nevis vai dzērveņu ievārījumu vai kaut ko tādu, mēs izmantosim dzērveņu, kā lai saka, tādu tā kā vārīto krēmu. Mēs viņu liksim ne tikai viducītī, protams, var likt arī ogas šeit iekšā. Katrs, protams, gatavo to pēc saviem ieskatiem un pēc savām vēlmēm. Tātad es pielieku šeit šo krēmu. Tas ir putukrējums saputots kopā ar maskarpones krēmu. Kāpēc? Tāpēc, lai krēms būtu stingrāks. Ja mēs ņemsim tikai putukrējumu, tad attiecīgi masa būs mīkstāka un mēs nevarēsim dabūt to formu. Jo šajā gadījumā var redzēt, ka viss ir punktiņos, bet tas ir tāds, kā lai saka, mana interpretācija par šo Paulovas kūku. Sadalīju krēmu divās daļās, atstājot maisiņā arī baltu, jo pa vidu mums ir jādabū balta svītriņa. Un te, kā mēs zinām, mums karoga daļa ir balta. Kāpēc es izvēlējos dzērveni? Tāpēc, ka dzērvene ir tiešām tagad pieejama. Ir lielāka dzērvenes, bet šīs ir vēl parastās purva dzērvenes. Vismaz kādreiz tā bija, ka katrā mājā bija vai 3 litru burkā vai kādreiz saldētavā nebija, tagad saldētavā tur dzērvenītes, bet es zinu, ka turēja vienkārši ūdenī 3 litru burkā šīs dzērvenes un ārkārtīgi labi saglabājās, jo tur ir ļoti daudz antioksidanti un arī vielas, kas palīdz pašai ogai saglabāties. Vienmēr sakot, izdekorējam pēc sirds patikas. Ar mani ir tā, ka ja es kaut ko ieraugu vai nobaudu kaut ko garšīgu, man noteikti gribās kaut ko, tā kā es pat nevarētu teikt, ka atkārtot, bet dabūt vēl labāk nekā es baudīju, jo katreiz man kaut kādas idejas nāk prātā, ja es kaut ko ieraugu tiešām un apēdu kaut ko foršu, tad Paulova man radās apmēram tieši tāpat. Pirmkārt, man patīk tas Paulovas staipīgums iekšā, man nepatīk, ka viņa ir tāda sausa un birstoša, un attiecīgi cukurs ir karamelizējies, un šajā gadījumā ir tieši tas. Un tā pa mana recepte, eksperimentējot, kā jau viss recepts. Kāda ir dāma Latvijas kulinārijā mantojumā? Man jau šķiet, ka tās ir ģimenes vērtības un tradīcijas. Un katrai sevi cienošai sievietei tomēr, vai arī, es teiktu, nepatīk gatavot vai virtuve pilnīgi nesaista. Katra no mums, sievietēm, kaut ko māk, kaut ko atcerās no bērnības un vienmēr gribās droši vien kaut ko atkārtot. Un kāpēc? Tāpēc, ka tā ir ģimene. Tāpēc, ka tās ir tās ģimeniskās vērtības, kas tiešām ir, man liekas, ka mūsu kultūra vēsturiskais mantojums, jo latvietis jau ir, principā, nāk no laukiem. Cilvēks mans par sevi. Un tad jau arī tas viss tur kaut kā tā rodās. Mīlestība pret ēdienu ir tas, kas māju jau no bērna kājas pamudinājusi meklēt un īstenot arvien jaunas receptes, tomēr saglabājot tradicionālo mantojumu. Nav tā, ka es visu perfekti atceros no bērnības, bet ir kaut kādi mirkļi, ko es atceros, un tad viens no tiem mirkļiem ir arī tas, kad es tiešām mēģināju atkārtot to fotogrāfiju, ko es ieraudzīju grāmatā, un pēc tam ar to visu savu prieku iet pie citiem jau ģimenes locekļiem un pasniegt to kā vēl lielāku prieku. Un tad, kad tu redzi, ka viņi tevi slavēja kā bērnu, es gan nezinu, vai tiešām bija tik skaisti, ja, bet teica, ka bija skaisti un vēl garšīgi, tas man liekas, kā bērnam ir fantastiski. Un varbūt, ka tajā mirklī arī bija klikšķis, un es sapratu, ka man ir jādara tas, kas man patīk. Maijai ir 50. Kā tas ir būt dienā uz kājām, strādāt plecu pie pleca ar dzīvesbiedru un pagūt pat naktī doties uz virtuvi? Ir bijuši arī gadījumi, kad tiešām mēs naktī, zinot, ka nākošā rītā ir ļoti agri jāceļās, vismaz kaut kādos 4:30 ir jābūt darbā, jo ir ļoti daudz ko darīt. Tā kā nakts vidū tāds klikšķis, hop, abi apmēram gultā sēdus esam, un čiks, man nenāk miegs, jāiet uz darbu. Nav divu domu, abi ceļamies, abi nākam uz darbu. Tā kā ir, kā saka, ir sava burvība strādāt ar vīru kopā. Kas tad īsti ir tādi Latvijas svētku gardumi? Protams, bez kliņģera nav iedomājami lielākie godi, un tāpēc šeit, Kairi kafē, ir īsta kliņģera paradīze. Vispār, ja tagad varētu nodot smaržu caur ekrānu, tad pirmais, kas atnāk no kliņģera, ir tiešām smarža. Un ja mēs kaut kur vedam kādreiz kādu kliņģeri, tad
Visa mašīna smaržo vienkārši pēc grauzdēta sviesta, pēc kanēļa, pēc kaut kā tāda garšīga un salda. Vienkārši fantastiski. Lai mums visiem skaisti un gardi svētki! Tu svini savas dzimšanas dienas? Jā, obligāti! Kā tev liekas, kāpēc dāmām jo vairāk to gadu, jo mazāk gribas svinēt to dzimšanas dienu? Kāpēc man to grūti izstāstīt, es tikai nojaušu, jā, jo katrai jau savs ir tā atziņa, bet visdrīzāk tāpēc, ka pirmkārt trūkst reāli enerģijas un jaudas, otrkārt, kas ir ļoti svarīgi, un tas nav tikai par dāmām gados, tas par jebkuru cilvēku. Mēs sākam savu jauno dzīves gadu, mums iet tā pa ciklu, jā, mēs ejam ciklus, pašās beigās pirms dzimšanas dienas mēs esam savā zemākajā punktā. Tā ir vienkārši cikliski. Un tad, ja mēs nesvinam, mēs tur būtībā paliekam. Bet svinēt tas nenozīmē krāšņas balvas. Absolūti nē. Svinēt tas nozīmē, kā es atkal saku, tā ir tā attieksme. Saņemt laba vēlējumus, ļaut, lai tevi apsveic kolēģis, lai tev pienāk īziņas, lai tev samīļo kāds uz ielas, varbūt tev kāds ziedu uzdāvina. Tas nozīmē saņemt labu vēlējumus. Un tie laba vēlējumi, viņi tev vienkārši paceļ šitā uz augšu. Un tu esi atkal tajā starta sākumā augšā. Tas nozīmē gūt emocijas, un tas cilvēks no tā barojās. Mēs jau neesam kaut kādi roboti. Un tad tu saņem to visu labo enerģiju svētkos, jā, savos, un tev ir atkal spēks visu to gadu iet. Un redz, tas ir par to, ka nevis sievietei un gados, tas ir par to, ka mēs vienkārši iztukšojamies par to gadu līdz tam jubilejai. Un tad liekas, es neko negribu. Bet tad, kad mēs saņemamies un kaut ko darām vai ļaujamies, tad mēs arī saņemam to visu foršumu. Un tad vairojas arī prieks, tas, ar ko mēs sākām sarunu. Absolūti, vairojas prieks. Un tāpēc man arī ir tā, ka man liekas, ko tad es tur svinēšu tā. Bet nē, un tad tā kā tāda jubileja aiziet, un tu saņem tik ārprātīgi daudz uzmanības, ko tu nevari citu gada griezumā saņemt, un tik daudz mīļus vārdus un apskāvienus, un dažkārt arī dāvanas, jā, un tev ir tāds cik forši, ka mums tas ir, jo, zin kā, ir tāda cilvēkam, ja sirds līnija iet taisni, kas notiek, mēs visi beigti, miruši, un tā, ka tev iet augšā lejā, tā, jā, kardiogramma, tad tas ir dzīves. Un svētki ir tie, kas tur visu laiku uzceļ tajā kalniņā. Viņš uzceļ tajā kalniņā, un tad tu atkal pēc savas ikdienas problēmās rēkā, un tad atkal uzceļ. Un tā mēs spējam to dzīvi dzīvot. Dzīvot, jā. Mēs šodien runājam Latvijas dzimšanas dienā, kas ir varbūt tavs vēlējums. Man vienmēr tik grūti runāt par bērniem un par Latviju. Es vienmēr apraudos, tāpēc man vajag kā koncentrēties. Tu droši var apraudāties. Nē, es zinu, kamerai un reitingiem tas labi, bet nevajag. Es vienkārši, man tas liekas tik ļoti, ļoti svarīgi, jo, Latvija ir mājas. Un mājās gribas siltumu un sapratni un drošību. Un tas, ko tāpēc es vēlu, lai katrs mēs saprotam, ka valsts nav kaut kas kā svešķermenis. Tie ir cilvēki, bet cilvēki esam mēs. Tātad atbildība sākās no mums. Tas ir grūti, man arī pašai tas ir grūti. Es par to piedomāju ikdienā un arī citiem to vēlu. Un lai mēs spējam nodot šo latviskumu, ko es arī ļoti cīnos arī savā mājā, par valodu, par kultūru mūsu, lai tas dzīvo no paudzes paudzē. Un tā ir atbildība mana un manu draugu, un lai mums tie bērni tā aug. Brīnišķīgs vēlējums, Gundeg, lai top. Lai top. Mīļā Gundeg, tu esi maģiska. Paldies tev. Tu tāda pati. Paldies. Tev te ir maģijas pieskārieni no mūsu raidījuma atbalstītājiem. Paldies. Jā, te varēs ilgi rudens vēsos vakaros un ziemas baudīt. Mīļas, praktisks un veselīgs dāvanas arī no mūsu atbalstītājiem Lotus Farma. Paldies, noderēs. Un tad brīvajiem vakariem, kuru, kā es dzirdu, tev pagaidām nemaz tik daudz nav, kāda grāmata no Zvaigznes ABC un mūsu sadarbības partneriem Riga Plaza. Noderēs, man patīk. Un tas ir detektīvs, vispār detektīvi mīļākais žanrs. Un vēl gada abonements žurnālam Santa. Paldies! Nākamajā raidījumā Inga Spriņģe ar karstāko sezonas grāmatu par premenopauzi. Jāko man pārmet, kas rāda, ka sievietes ir bezmaz vai nevarīgas, stulbas, paliek smirdīgas un vēl kaut kā. Kāpēc es runāju, parāda sievieti negatīvs, un it sevišķi, ko padomās vīriešu darba devēji. Neņems darbā, ja es par šo runāšu. Ar izpratni un iejūtību meklēsim pārmaiņu laika veselības atbildes.